Ja runā par šo saturisko pusi, tad pirmā sadaļa būtu, tā ļoti īsi sakot, kā tad rietumu un padomju, un pēc tam jau postpadomju telpā tiek uzlūkots un iztūkots, pirmkārt pats Brežņevs un tā laiks, tad paskatīties kā uz rusifikāciju un it īpaši uz krievalodas klātbūtnes elementu okupētajā Latvijā izglītībā, kā šos visus aspektus atspoguļo padomu Latvijas prese. Un vēl trešais tāds nelielais aspekts būtu ieskatīties arī ar rusifikāciju saistītās speciālās leksikas vēsturē pavisam īsi. Šodien, protams, laika dēļ pie tā viss var pieskaties tikai ļoti konspektīvi, drīzāk tādu tēžu un galveno pieturpunktu formātā. Ja mēs skatāmies par izdevumiem par pašu Brežņevu, tad man izdevās apzināt laikam kādas 8 grāmatas. Rietumos ir iznākušas vismaz 3, ja? Gan pirmā, gan pagaidām arī pēdējā grāmata ir vācu autora darbi. Pirmais Donbergs, vācu žurnālists, savukārt 20. gadā vācu valodā vācu vēsturnieks Šatenbergs darbs, arī ar tulkojumu angļu valodā. Tad jāsaka, ka, piemēram, šis rakstu krājums Brežņev Reconsidered, lielā mērā man šķiet ne īpaši daudz kaut ko jaunu par Brežņevu laiku un visām šīm ideoloģiskajām pusēm pasaka. Tad diezgan saudabīgs šajā kontekstā ir Šatenbergs darbs, kurā, manuprāt, viņi varbūt pat pārcentīgi cenšas Brežņevā izrakt un atrast kaut ko drusku vairāk, nekā mēs parasti esam pieraduši par viņu domāt. Ja? Un tie centieni man reizēm atgādināja to, ko mēs zinām, piemēram, par šiem nostāstiem par Andropovu, lielo intelektuālismu vai aizraušanos ar džēzu, lai gan tagad ir zināms, ka nekā tāda nav bijis. Bet no Krievijā savukārt izdavotajām grāmatām visvērtīgākās man šķiet tieši Medveģeva publikācijas un Volkogonov, kas tiešām sniedz tādu jau padziļinātu, kontekstualizētu skatījumu uz šo laiku. Jāsaka tā, ka arī tieši šīs galvenās šodienas tēmas rusifikācijas un to izpausmu kontekstā skaidrs, ka visas šīs cēloņu sakarības diezgan loģiski izgaismojas arī šī iekšpolitiskā konteksta situācijā. Ja? Jo tur droši vien bieži vien tas nav pat jautājums par ļoti tādu aizrautīgu ideoloģisku cīņu, bet nereti tur iemesli ir pat pavisam citi, piemēram, zināmā mērā. Noteikti tas ir status quo jautājums, saglabāt šo aparātu tajā darbības formā, kā tas ir, un saglabāt arī visu šīs aparātu sniegtās privilēģijas. Līdzsekus, protams, tur ir zināms satraukums pēc atbalstīm no Hruščova atkušņa. Protams, vienmēr nacionālie strāvojumi un vēsmas, etnonacionālisms un paralēli arī līdz ar to draudi, ka varētu tikt apšaubīt padomju varas leģitimitāte un viss no tā izrietošais. Tā kā šie politiķi, kas no vienas puses ir ne tikai neapdāvināti un pat bieži vien ne ļoti ideoloģiski aizrautīgi, līdztekus mēs pamanām, ka nacionālajā politikā, rusifikācijā ir ļoti konkrēta ievirze, ļoti konkrēta lēmuma, ļoti konkrēta darbība. Tātad tas akcentē, cik pat šajā kontekstā tam tika piešķirta liela nozīme, jo, protams, līdz ar to arī tā kā Baltijā šis lingvistiskais nacionālisms bija ļoti spēcīgs, tad līdz ar to atkal no šīm šīs valodas prioritātes izrietē vismaz 2 jau draudu padomu kontekstā. Ja, viens ir, protams, šīs nacionālās tendences, otrkārt, ka valoda kļuva par šķērsli sovietisko ideju indoktrinācijai. Un zīmīgi, piemēram, arī tas, kā pats Brežņevs sev reprezentē, piemēram, Otrā pasaules kara laikā. Viņš dokumentos sev norāda kā Ukraini, bet tad, kad kļūst par partijas vadītāju, viņš visur jau ir Krievs.
Bieži vien runā par šo zināmā mērā pozitīvu vērtējumu Brežņeva valdīšanas sākuma posmu, arī ar zināmām tādām cerībām sabiedrībā un pat intelektuāļu aprindās. Nerad piemina arī Aleksija Kosīgina reformas ekonomikas jomā, kas gan ātri vien tiek noslāpētas, un tur arī varbūt ir vairāk tādi sekmējoši faktori, kā naftas atradas un tā tālāk, bet man šķiet, ka ļoti ilustratīva ir šī te Jurija Nagībiena dienasgrāmatas piezīme, kas ir ierakstīta pēc Grenobles olimpiskajām spēlēm 68. gadā, kas droši vien tomēr arī ilustrē, kāds tad bija šis ekonomikas stāvoklis un lielie sasniegumi. Atceros, kad braucām prom no Grenobles, mūsu žurnālisti viesnīcā rāva laukā rozetes, slēģus, skrūvēnos, durvi, rokturus un slēdzenes. Viņi paņēma visu, ko vien spēja arī no ēdnīcas. Tur nepalika ne kokteļa salmiņu, ne piparnīcu, ne papīra salvešu. Spēcīgā padomi, ekonomika un labklājība. Un ja mēs skatāmies uz to, kā rietumos reflektē ne tikai par Brežņeva laiku un tomēr par padomju šo kontekstu kopumā, nereti kaut kur mēs nojaušam tādus diezgan izteiktus centienus tomēr mazliet tā kā attaisnot, tomēr tā kā racionalizēt, tomēr tā kā skatīties tādā jau pozitīvākā vērsumā uz to visu. Zināms atbalsts reizēm to var no tā viss manīt arī attiecīgo politisko uzskatu piekritēju literārajos darbos. Te jāsaka, ka man bija zināmā mērā mazliet grūti lasīt somu dzejnieku esejistu Pentis Ārikoski dienasgrāmatu, jo, piemēram, 80. gadu sākumā viņš diezgan bieži patiesībā pievēršas Padomju Savienības aspektam, ja, un raksta, es teiktu, diezgan saudabīgas atziņas, piemēram, Hitlers bija destruktīvs pat celdam, savukārt Staļins bija konstruktīvs pat iznīcinot. Abi necieta intelektuāļus, taču atšķirīgi iemeslu dēļ, Hitlers savas neapdāvinātības, Staļins atmatā palikušās apdāvinātības dēļ, tie, kas ir lasījuši Staļina dzejoļus, droši vien var novērtēt, cik ārkārtīgi spilgti mākslas darbi tie bija. Ja? Tā kā pat šie centieni šo kontekstu tā kā iezīmēt labvēlīgā gaismā, pat Brežņeva, varbūt arī diezgan pozitīvās personības iezīmes vienmēr kapitulē aparāta cilvēku domāšanas priekšā un ideoloģijas kontekstā. Un man liekas, ka atkal ļoti ilustratīvas ir divas Šahnazārova piezīmes viena piezīme par sarunu ar Brežņeva laikbiedru Andropovu, jo kādā privātā jāuzsver sarunā, viņš Andropovam saka, vai tiešām Padomju Savienība ir gatava iesaistīties bruņošanās sacensībā ar visām attīstītajām pasaules valstīm uzreiz, un uz to Andropovs bez šaubēnu, šis intelektuāli apdāvinātais cilvēks saka, rietumiem ekonomikā lietas nemaz nevedas. Pagaidām viņi vēl necik spēja izdarīt caurumus, bet bezgalīgi tas izdoties nevar. Vai arī varbūt pat vēl ietilpīgāka ir okupācijas un represiju pētnieka Nikita Petrovas atziņa, ka Andropovs gan varēja reizēm labprāt parunāties ar intelektuāļiem, bet tas nekādā veidā neietekmēja valsts politiku. Un, protams, ka visā šajā kontekstā bieži tiek runāts arī par neostaļiniskajām vēsmām Brežņeva režīma laikā. Tiesa gan, protams, taisnības labad ir jāatzīst, ka tas nekad neatgriežas tajos mērogos un tajā traģiskajā pakāpē. Arī pats Brežņevs reizēm ir diezgan skaidri paudis, ka viņš neatbalsta šādu metožu ieviešanu. No otras puses man šķiet zīmīga ir Ožegova Krievu valodas vārnīca un tās 3. izdevums, kas nāk klajā dažus mēnešus pēc Staļina nāves. Un tur vārds inaka мысļi, ko mēs varētu izprast kā disidentismu, tur gan vēl ir vārds kramola un tādi, ir norādīts kā novecojis. Tas drīzāk gan pēc Hruščova atpūšņu laikā izrādās tāds vēmu domāšanas līmenis, jo, kā mēs zinām, tieši disidentisms, tiesība aizsardzība kustība, samizdara kustība iet tikai plašumā. Un uzplaukst, tad es te paskatījos arī, kāda ir šī te vārda vēsture latviešu valodā. Tad mēs redzam, ka, piemēram, pašizdevumi, kas vēlāk parādījās kā samizdata, arī šis
Cits atbildes variants faktiski arī, protams, Kauks ir bijis jau 20. gadu Latvijā, tiesa gan ar divām nozīmēm, vai no ar nozīmi paša izdots, vai ar nozīmi pašu izdevumu. Nu jā, un savukārt pats samizdats vārds diezgan paredzamā veidā vispirms parādās trimdas latviešu presē 68. gadā, bet padomu Latvijā pirmoreiz pieminēts tikai 79. gadā un arī tādā diezgan šaurā un specifiskā kontekstā. Nu jā, skaidrs, ka mēs varētu, šodien es neiedziļināšos disidentisma un samizdata kontekstā, bet būtiskākais ir tas, ka varu visu laiku satrauc. Tātad šīs nacionālistiskās vēsmas, iespējamā režīma un vāras leģitimitātes apšaubīšana, protams, arī separātiskie centieni, kas, piemēram, Baltijas valstīs vienmēr saglabāja vitalitāti un aktualitāti, jo to droši vien sekmēja arī starpkaru, neatkarības pieredze, augstais valodas un kultūras attīstības līmenis. Tad vēl, protams, bija arī impulsi no ārpolitiskiem notikumiem. Kā mēs zinām, Latvijas arī kultūras kontekstā noteikti pavērsiena punkts bija tā saucamais Prāgas pavasaris 68. gadā, kad līdztekus daudzi mūsu ievērojami kultūras pārstāvi būtiski maina uzskatus. Te noteikti var minēt Ojāru Vācieti, noteikti arī Imantu Ziedoni, Brežņeva valdīšanas sākuma posmā, Knuts Kvinieks joprojām ir stingri režīma kolonijā, Mārts Čaklais gan starp citu piemin un uzsver, kā Rakstnieku savienībā esot apspriesti viņa darbi šajā laikā, par ko viņš saka, iespējams vienīgā reize, kad oficiāli tas kaut kur Padomju Savienībā ir noticis. Ja? Un noteikti ar vien vairāk ieskanas šie nacionālie centieni, ar vien vairāk ieskanas šis valodas jautājums, kas varu nevar nesatraukt, bet tomēr arī reizēm pašas padomju, politikas pretrunīgums un kaut kādi šie dīvainie rakursi palīdzēja saglabāt to, par ko Daina Blejera uzsver, ka beigās tomēr kultūra palika nacionāla ne tikai pēc formas, bet arī pēc satura. Nu jā, un ja mēs skatāmies vēl uz šiem strāvojumiem, man šķiet atkal ļoti zīmīgs ir tas, ko par šo laiku saka slavenais krievu aktieris Oļegs Basilešvili, zināms ar savām ļoti antiputiniskajām uzskatiem, un viņš par to laiku saka, par varas augšu stāstījām anekdotes, bija ironiskas replikas, bet nekādas vispārējas cīņas katru dienu un visur nebija. Tad es ieraudzīju Sakarovu, ieraudzīju, kā viņa uzrunas laikā cenšas kājām nomīdīt agresīvo, paklausīgo, klusējošo barsu, kā viņa svilp, kad viņš cenšas pateikt patiesību. Tiesa gan maldīgi iedomāties, ka mums tik atklāti sazina, kas jauns. Es pats to visu biju zinājis, bet man atklāti sakot bija pie vienas vietas. Mēs taču nedzīvojām iekārtā, mums bija mūsu parastā dzīve. Bet tad sākās publikācijas, tad bija Sakarovs, Gorbačovs, Ieļcins un piepeši tas mūs uztrauc. Un es domāju, šajā īsajā tēzē ļoti labi atspoguļojas tas, kas notiek šādā ilgstošā totalitārā sistēmā, ka mēs sadzīvojam, mēs samierināmies un bieži vien sākam zinot, neredzēt. Ja, bet skaidrs, ka Baltijas republikās sovietiskais nekad tā arī nekļuva par mēs vai mūsu, un šis valodas nacionālais un to arī separātiskais virziens vienmēr saglabā vismaz zināmu aktualitāti. Līdztekus, piemēram, tā paša samizdata kontekstā, Latvijā tas viss tomēr bija stipri mazāk, tādā mazākā apjomā, laikam Lietuvā, ja, tas bija, kur bija bijuši pat 12 šādi izdevumi regulāri. Nu jā. Un tad pievēršoties jau pašai rusifikācija, arī, ja mēs lasām rietuma autoru darbus un refleksiju par rusifikācijas tendencēm, tad bieži vien man tomēr šķiet, ka šis vērtējums ir zināmā mērā pozitīvāks nekā tas bija objektīvajā realitātē. Bieži vien tiek uzsvērts, ka rusifikācija bija tāda diezgan lokāla un ne visaptveroša,
Bet, ja mēs skatāmies Latvijā, nav šaubu, ka valodas lietojuma proporcijas mainījās Krievu status, Krievu skolu status, kas nebūtu vairs netika uzskatīts par mazākumu skolām. Un tam visam bija diezgan plaša ietekme, turklāt arī valodā, jo vēsture vienmēr ir valodā un otrādi. Jā, piemēram, Juris Baldunčiks arī uzsver, ka patiesībā nebija pat iespēja īsti pētīt, kāda ir krievu valodas ietekme uz pašu latviešu valodu, un tikai līdz ar latviešu valodas kultūras jautājumu izdevumiem vismaz zināmā mērā ieskanējās pirmie centieni par kaut ko par to teikt. Ja? Un ja mēs pievēršamies šai speciālajai leksikai, tad interesanti ir tas, ka savā ziņā prognozējam, ka apritē joprojām ir tieši tie paši vārdi, kas latviešu valodā ienāk pirmās rusifikācijas laikā, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Ja? Tā ir rusifikācija, pārkrievošana vai vienkārši krievošana, krievināšana vai pārkrievošana, tad pārtautošana un attautošana, asimilācija, sovietizācija un pavisam reti, bet reizēm parādās arī rusianizācija. Tur gan ir mazliet, protams, cits akcents tajā iedzienā. Tad, ja mēs skatāmies uz pārkrievot, pirmo reizi 1878. gadā parādās lietojumā. 1872. gada vārnīcā krievu, latviešu, vācu divu variantu sniegt krievoties par krievu pārvērsties. Un savukārt pārtautošana, attautošana ienāk faktiski, spriežot pēc periodika veidotumiem, aptuveni ar 10 gadu robežās parādās. Savukārt šis te aizgūtais svešvārds faktiski gan periodikā, gan arī abos tā gada svešvārdu izdevumos parādās tieši 1906. gadā. Tad ir asimilācija, arī 19. gadsimta beigas un līdzīgi. Tur gan sākumā asimilācija vispirms ir bioloģijas kontekstā, un tikai pēc tam 88. gadā parādās politiskas tēmas kontekstā. Šajā ziņā man ļoti vērtīgas likās divas Edgara Dunsdora publikācijas par šiem jautājumiem, kur viņš ļoti detalizēti aplūko, kā tad vienam cilvēkam notiek šie procesi, kādas ir iedieniskais nošķīrums starp asimilāciju un pārējiem posmiem. Un, piemēram, viņš saka, ka emigrants piedzīvo šādus posmus: emancipācija, akkulturalizācija, akomodācija, asimilācija un beigās pārtautošanos. Un viņš runā arī par angļu valodā zināmo jēdzienu marginal man, jeb viņš piedāvā latviskojumu robežnieks, tāds cilvēks, kas aktīvi dzīvo divās kultūrās. Un ja mēs skatāmies to, kā pārkrievošana diskurss tiek atspoguļots arī presē, kas, protams, mūsdienu izpratnē vispār lielā mērā nav plašsaziņas līdzekļi vai par kaut kādu refleksiju mēs tur vispār nevaram runāt, tad skaidrs, ka tur zināma nozīme ir arī, protams, disidentis un visu šo vēsumu ietekmē, ka mainās vispār pamazām, lielā vismaz mērā mainās sabiedriskās domas klātbūtnes šajā visā, un arī varas bailes no šīs sabiedriskās domas, kas a priori faktiski paģēra to, ka tur būs atšķirības no oficiālās varas nostājas. Un pārkrievošanas jēdziens periodikā faktiski ir vērojami divi posmi. 60. gados diezgan daudz ir publikācija, kurās pārkrievošana tiek atspoguļot ļoti negatīvi un tikai saistībā ar carisko Krieviju. Ja? Savukārt vēlāk tiek noliegts pats pārkrievošanas, protams, fakts, un arī kaut kāda lielāka krievvalodas klātbūtne tiek atzīta, tad tikai un vienīgi labvēlīgā gaismā. Un skaidrs, ka ja reiz var baidās, tad padomu laikā tas resursu klāsts un reakcijas klāsts, protams, bija ļoti šaurs, protams, tie ir politiski lēmumi, un, protams, tā ir propaganda. Ir interesanti lasīt, kā tas viss notiek. Viena no raksturīgajām lietām ir acīm redzami fiktīvas vēstules, kur kāds vārdā nenosaukts ideoloģiski aizrautīgs cilvēks, vai kā reiz tieši otrādi apskaidrību guvis, cilvēks raksta par to, kā viņš ir maldījies un kā tagad viņš ir sapratis. Protams, ka daudz šādu publikāciju ir trimdē domātajā Padomu Latvijas laikrakstā Dzimtenes balss. Tur mēs, piemēram, redzam 65. gadā publikāciju Latvietis Kanādā, kāds vārds par valodu un tās kopšanu. Un te ir viss argumentu klāsts, kā viņš ir sākumā
sākumā šaubījies un maldījies saistībā ar pārkrievošanu Latvijā, bet tagad viņš saprot, ka nekā tāda nav. Ja, un ja reiz vispār par to runā, tad rusifikācija, protams, ir īstenības falsifikācija, un nekā tāda padomu Latvijā vai padomu Savienībā kopumā vispār nav. Ja, bet, piemēram, ja mēs jau ejam tuvāk izglītības jautājumam, tad šeit notiek diezgan būtisks pārmaiņas, ja 50. gados vismaz zināmā mērā arī Krievu skolēnu vecākiem ir tā kā gan vai obligāti jāizvēlās, jeb respektīvi nav īsts izvēles saistībā ar šo valodu apgūvu, tad vēlāk var izdara secinājumus, jūt, ka Krievu valodas zināšanas nav pietiekamā līmenī, kas nozīmē, ka ideoloģiskā indoktrinācija nenotiek tā, kā vēlētos, un šī brīvdomība tiek ierobežot, un līdz ar to tas spēku samērs būtiski mainās, jo tagad jau Krievi jaunieši var, vai viņu vecāki var izvēlēties, vai mācīties latviešu valodu vai nē, un kā dati liecina, tad diezgan bieži viņi patiesībā neizvēlās mācīties. Ja, un tad jau ir arī 78. gada oktobra lēmums par krievalodas mācīšanas ieviešanu jau no pirmajām 3 klasēm, un, piemēram, bruņotajos spēkos tā vispār kļūst par vienīgo valodu. Un te, ko mēs redzam datos, ka 63. gadā tikai 55% latviešu skolēnu mācās latviešu valodā, pēc tam tas rādītājs gan kāpj uz augšu, un tad, sākoties aktīvai šai rusifikācijai, no 76. gada visu laiku krīt, un viszemākais punkts ir 82. gads ar 52%. Un ir šīs divas mācību plūsmas latviešu un krievu skolā. Es pats atceros, kā arī Kuldīgā, kur krievi bija ārkārtīgi maz, mums arī skolā bija krievu plūsma, gan nevisai liela, bet kopumā jāpiemina, ka, piemēram, Mākslas akadēmija bija izņēmums, tur bija tikai latviešu valodā. Un es jau laikam pieminēju, ka skaidrs, ka Krievu skolas ir privileģētā statusā, savukārt citas mazākuma tautības skolas vai nu vispār nav, vai pastāv epizodiski. Un tas nozīmē, ka Krievu valoda ne tikai ir pats par sevi privileģēta, bet arī paša Krievi kā grupa nonāk tādas privileģētas grupas kontekstā. Nu jā, un ja reiz kaut kur arī tiek atzīts, ka jā, Krievu valodas Latvijā ir vairāk, tad tam visam ir tikai labi iemesli, ja? Ka tā ir tautas sadraudzība, tur mēs visi esam ieguvuši, ka tas ir nenovēršam un ļoti bieži tiek izmantots vārds dabiski. Ja, nu, skaidrs, ka tam visam ir dziļākas, senākas saknes, ja palas Vinogrādavu kaut vai jau 45. gada grāmatu, tad tur viņš skaidri gaiši postulē, ja, ka Krievu valoda ir citu padomju savienības nacionālo kultūras līmeņu cēlēji un visiem kopīgās valodas iemiesotāji. Nu jā, un Brežņeva laikā tas viss, protams, tikai vienīgi nostiprinās arī literatūrā, arvien vairāk ir publikācijas, kurās tiek pieminēts, ka varbūt tomēr rakstniekiem būtu vērts apsvērt rakstīt krievu valodā. Nu jā, un tāds negatīvajā nozīmē izcils, man šķiet, ir šis VF darbinieces un augstākās padomes deputāta Sausmas Ennītes raksts Tautas draudzība un brālības karoks, kur tas raksts galīgi nav liels, bet tur ir faktiski viss, ko mēs varam gan iedomāties saistībā ar šīm klišajām, ar to, kā tas viss tiek reprezentēts. Mēs te kaut vai dažas frāzes redzam, krievu cilvēku ideiskā morālā tīrība, krievu valoda pārbaudīts, daudznāciju sadarbības un saziņa līdzeklis, un krievu valoda kā vecākā māsa, un tā tālāk. Un kas ir ļoti interesanti, ka šie raksti tiek faktiski gan arī bez izmaiņām, reizēm nelielas izmaiņas nosaukumos tiek pārpublicētas ļoti daudzos laikrakstos un reizēm pat 2-3 gadu laikā. Ja? Tā kā tas ir ļoti zīmīgi, un tas man viss atsauc atmiņā no Alberta Bela Bezmiega vienu epizodu, ko mēs tur redzam, kur, man liekas, viņš ļoti perfekti vienā teikumā pasaka visdziļāko būtību. Ja es būtu varens diktators un gribētu paverdzināt kādu tautu, vēl vairāk, ja es gribētu šo tautu izdeldēt no zemes, es nāktu kā draugs. Nu jā, un tad 70. gados, kā jau pieminēju laikam, ja tomēr tiek nokonstatēts, ka īsti labi nav, ka krievu valoda
ka krievu valodu zina nepietiekam, piemēram, eksāmenos rādītāji ļoti zemi, ka krievu valodas skolotāju izglītības līmenis ļoti zems, un ka, piemēram, vairākās bibliotēkās, arī man zimtās Kuldīgas, tur Padurs skolā, šis krievu valodas literatūras procents ļoti zems. Skaidrs, ka uz to ir jārēģē, notiek tā saucamās Taškentas konferences, tur vispirms tiek nolēmts, ka būtiski jāuzlabo krievu valodas mācīšanas kvalitāti, pēc tam postulēts, ka katram jaunietim, kas beidz vidusskolu, jāspēj brīvi sazināties krievu valodā. Nu jā, un tad visas šīs tendences un saistībā ar jau pirmajām klasēm tiek ļoti labvēlīgi vērtēts. Piemēram, Mikulāns raksta par to, ka būtu jau gan arī bērndārzos tas viss jāievieš, palielinās šo dubulto plūsmu skaits, un līdztekus diezgan komisks bija Mikulāna teiktais, ka lūk, pedagogi un vecāki rosina, ka vajadzētu krievu valodu padarīt par obligātu priekšmetu, bet nē, to mēs noraidām, jo Ļeņins teica, ka visam jābūt brīvprātīgam. Bet brīvprātīgums un dabiskums, protams, izpaužas reālajos faktos un datos, kur mēs redzam, ka latviešu skolas tiek slēgtas, vai to ir ļoti maz, un jā, arī krievu skolā ir bijusi neliela latviešu mācību plūsma, tad tās arī izzūd. Nu jā, un mēs, protams, nojaušam, un es domāju, lielā mērā ne tikai pagānas izteiksmē, bet joprojām saprotam, ka tas viss nav tikai no šīs dienas skatpunkta gluži vai amizantu publikāciju līmenī, bet ka pārkrievošana bija faktiska un ar zinām ietekmi joprojām, un šajā kontekstā man zīmīgs likās tas, ko saka Miervaldis Bierze, kādā rakstā pēc Tautas frontes kongresa, līdz saviem jaunekļa gadiem dzīvoja Latvijas Republikā un ir iedomāties nevarēja, ka Valmierā vai Rīgā veikalā vai pastā būs jālūdz, lai man sarunājas latviešu valodā. Ir teiks ļauni, ja tīši pazemo cilvēku, bet nepiedodam, ja pazemo tautu. Nekur, nekad neatradīsim rakstiski nostiprināt lēmumu par latviešu pārtautošanu, jo tāda nav. Tomēr ikdiena sagādā brīžus, kad jāatceras, ka Raiņa vārds, tu esi iebūvēts pats savās mājās. Tā, paldies!